Ja agrāk vienas un tās pašas zināšanas varēja noderēt 10, 15, 20 gadus, un cilvēki arī strādāja ar vienu un to pašu profesiju 10, 15, 20 gadus, tad šobrīd zināšanas mainās ne tikai gada laikā, bet mēnešu pat dienu laikā. Un, ja cilvēks visu laiku iestrēgs tajā vecajā, ar ko viņš ir dzīvojis pirms tam, tad viņš vienkārši nevar vairs attīstīties līdz laikam. Ja? Un daļa tā, ka mēs tik ātrā laikā šobrīd dzīvojam, vēl pateicoties visam MI attīstībai, tad tā vienkārši tiešām kļūst par tādu ikdienas vajadzību. Vai nu tad kā tu ej tam tirgum līdzi, vai tu pazūdi. Un tad tevi kāds noteikti nomainīs, kurš to spēj izdarīt. Teiktu, ka viena no tādām lielām sarežģītībām šobrīd ir komunikācijas jautājumi, jo atkal dēļ tā, cik ātrā laikmetā mēs dzīvojam, cilvēki arī ļoti maina savus komunikācijas stilus, un šī pielāgošanās tam, ka cilvēks ar tevi grib vai negrib runāt, vai viņam šodien ir labs noskaņojums, vai viņam viss ir slikti. Ja? Un šī prasme sadarboties ar jebkuru cilvēku, jebkurā viņa stāvoklī, tā, man liekas, būs prasme, ko vienmēr vajadzēs turpināt attīstīt, un pēdējos gados ļoti redzu ar to tiešām, ka ir sarežģījumi cilvēkiem. Otrā lieta noteikti ir darbs ar savām emocijām. Jā, emocionālā inteligence, tas tiešām ir viens no pamatpieprasītākajiem arī kursiem pēdējos laikos, jo cilvēki netiek galā. Pirmkārt, netiek galā ar sevi, ar savām emocijām, tad netiek galā kolektīvos, notiek visādi konflikti, slēptie konflikti, atvērtie un prasme risināt konfliktus, prasme tikt galā ar savām emocijām, prasme ļaut otram arī tikt galā ar savām emocijām un neizdegt tajā visā. Pirmkārt, tie ir labāki rezultāti, jo pa lielam uzņēmums jau tomēr fokusējas uz peļņas gūšanu, un ja kolektīvā ir nesaskaņas, ja kolektīvā ir kāds, kas visu laiku bremzē kaut kādus procesus, un ja tam nepievērš uzmanību, tad ilgtermiņā tas vienmēr rada ļoti lielas raizes uzņēmumam. Ja? Līdz ar to, protams, no vienas puses tas tāds no personīgā viedokļa, kā man pašam ar sevi tik galā, bet ja es ar otru nevaru pat sarunāt vienkāršas lietas, un tagad tas arī ir ļoti bieži redzams, jo arī tā jaunatne, kas tagad nomaina, piemēram, cilvēkus vecāka gājuma, kuri neprot pa telefonu uzzvanīt, viņi neprot pie blakus sēdošā kolēģi pienākt, vienkārši parunāt, pateikt, ka mums tagad ir problēma, un tas viss paliek vienmēr kaut kur noslēpts, vai runāts, baumots aiz muguras un netiek risināts, un līdz ar to, ja tas viss tiešām arī uzņēmumā netiek risināts ilgtermiņā, tad tie rezultāti nekad nebūs tādi, ko uzņēmums vēlas.